Kas viņam te gaisa izvod šitais gaisa? Gaisa bremzēm, jā. Jā, viņam pašam vēl bremzes ir? Jā. Nu jā, jo te masa jau liela. Agregātiem tās bremzes ir ļoti vajadzīgas, jo īstenībā jums paskatās. Nu jā, tu paskaties te jau. Cik viņam ir svars? Svars ir, kūns raksta tā, atkarīgā no aprīkojuma, mazākais ir 4,6 tonnas līdz 7,5 tonnas. Jā, tās bremzes ir noderīgas. Jā, tā tik liekas varbūt. Nu, kultivators. Viņas stāv, kur var redzēt. Principā arī pēc visiem ceļa normatīviem tās bremzes ir vajadzīgas. Tas bremzē vairāk arī Latvijā. Vācija, tas jau ir sen pieņemts. Es domāju, ka tuvākajos gados arī Latvijā tas būs noteikti. Tu cenu neatceries šim modelim? Šim te modelim konkrēti arī nepateikšu, bija kaut kādi 53, jāskatās. Kaut kādi 53 tūkstoši. Jā. Kastīte instrumentiem tāda? Tur jā, īstenībā kaltiem tā kastīte ir. Nu jā, rezerves. Saliekam kaltus, jo kā kaut kādā akmītas kaltus ir nopust, tāpēc šeit kastītē mēs varam pielikt. Šeit konkrēti ir šlangu pagarinājumi, ja traktoriem, kuram tās hidraulikas ir daudz tālāk, tad mēs ieliekam pa vidu tos pagarinājumus. Visu padomāts.